uzliekam 10%. Respektīvi, un tā sistēma tāda ir vienkārši konts bankā, jebkur ienākošā nauda, 100 eiro ienāk, 10 eiro aiziet valstī un 90 paliek tam cilvēkam. Tu uzreiz atrisināsi šo te daļu no šiem te 25 vai cik tiem procentiem ēnu ekonomikas. Nesen iznākušais pētījums par ēnu ekonomiku Baltijas valstīs rāda, ka Latvijā pērn ēnu ekonomikas daļa veidoja gandrīz 23% no IKP. Labā ziņa ir tā, ka salīdzinājumā ar 2022. gadu ēnu ekonomikas apjoms ir samazinājies par 3,6% punktiem. Tomēr kopējais rādītājs tik un tā ir augsts. Tiek lēsts, ka lielāko daļu ēnu ekonomikas veido aploksņu algas, bet nozaru vidū lielākais ēnu ekonomikas īpatsvars ir būvniecībā. Lielais jautājums – kā mazināt ēnu ekonomiku? Latvijā apmēram 92% uzņēmumu ir, kuriem apgrozījums ir līdz 1 miljonam. Faktiski Latvijas ekonomika ir tāda mikro mazā biznesa ekonomika. Un tas, ko mēs no uzņēmēju organizācijām runājam, ka ja mazajam biznesam tas nodokļu sloks ir tāds, ka viņi nevar to panest, tad vienkārši tam mazajam uzņēmējam, kas viņam atliek, tad slēgt savu biznesu, braukt prom no valsts, pāriet publiskā sektorā, jo publiskais sektors mums ir īpaši, uzblīdis, tagad tā proporcija ir galīgi nepareiza. Un tas, ko mēs sakam, ka vienkārši tam nodokļu slogam ir jābūt tādam, lai viņš ir panesams. Uzliekam mazajam biznesam, kas ir, kaut kādā apgrozījumā līdz 50 000, piemēram, un kas neapkalpo valsts, bet kur ir savstarpēja miedarbība, tur biznesam vai kur arī mājasemniecība līmenī, tur cilvēki pieņem darbā, tur aukles, kaut kādas frizieru lietas, kaut kādas tur, kosmētikas lietas, kas sievietēm vajadzīgs vai kas tam līdzīgs, uzliekam 10%. Respektīvi, un tā sistēma tāda ir vienkārši konts bankā, jebkur ienākošā nauda, 100 eiro ienāk, 10 eiro aiziet valstī un 90 paliek tam cilvēkam. Tu uzreiz atrisināsi šo te daļu no šiem te 25 vai cik tiem procentiem ēnu ekonomikas. Man visu laiku tas jautājums arī, ko es atklāti uzdot finanšu ministram un ministrē Klau. Iedomājieties, tagad ir tā transakcija, 100 eiro, kad viens cilvēks, viena sieviete tur samaksā savam kosmetologam vai viens vīrietis tur frizērim nav būtiski. Tagad viņš samaksā 100 eiro skaidrā naudā un, abas puses ir apmierināts. Tas, ko es saku, jūs no šīm 100 eiro varētu paņemt 10 eiro. Un jūs tos 10 eiro nepaņemat, bet jūs visu laiku runājat par to, ka vajag visiem maksāt vienāds nodoklis. Man arī jautājums pragmatisks. Tad jūs izvēlēties paņemt neko, tad 10 eiro vietā 0 un visu laiku runāt par kaut kādām vēlmu domām. Un pēc tam vēl brīnīties, kad ir tā ēnu ekonomika. Jo patiesībā ēnu ekonomika pastāv visā pasaulē, tur ir dažādi iemesli, ir arī tās teorijas, kad saprātīga ēnu ekonomika nav nekas briesmīgs, tāpēc, ka tur tāpadās caur otro soli tā nauda ienāk ekonomikā, caur tirzniecību, tā nomirdzība, bet es jau to neaizstāvu. Ja? Bet tas jautājums, ka tā ēnu ekonomika jābūt ir, jātuvinās nulei, bet tas jautājums ir, ka tev ir jārada apstākļi, ka faktiski visi ekonomiski aktīvie cilvēki, viņiem tas nodokļu sloks un tas veids, kā viņi to maksā, ir jābūt tik vieglām, saprotamam, panesamam, ka tas vienkārši tā aiziešana ēnu ekonomikā nav motivējoša. Un tad paliktu ēnu ekonomikā tikai, es atceros, kaut kādi krimināli orientēti cilvēki, kam tas ir, dzīvesveids vai bizness, būt dzīvot ārpus likuma. Un tad arī šiem likumsargiem viņiem tas profils strādāt ar tiem kaut kādiem noziedzniekiem būtu konkrēts. Un šobrīd tas apjoms ir tāds, ka faktiski ar ēnu ekonomiku nodarbojās katrs ceturtais. Tas atceros, katru ceturto tu cietumā neieliks. Līdz ar to vienkārši tas pamat iemesls ir, es atvainojos,
neizglītotu lēmumu pieņēmēju šie te šķībie lēmumi. Tas ir iemesls arī tik lielam ēnu ekonomikas apjomam. Iesaisties, izsaki viedokli un uzdod savu jautājumu. Arī tavs jautājums var būt lielais jautājums.